mirkļa fiksācija, vēstures nostiprināšana. Man liekas, tur nediskutējam. Gan, tas ir jautājums, ko mēs šodien saucam par fotografiju, jo vizuālā telpa ļoti pilna ar fotoimitāciju. Mākslīgais intelekts, ko taisa, Photoshops, ko taisa, piekoriģējot realitāti. Tā kā tāds, kāds uzdevums ir, kāds mērķis ir bildē konkrētajā brīdī. Mūžības termins ir ļoti relatīvs, jo cikos sākās un cikos beidzās mūžība. Protams, ir lietas, kur mēs fotografijā esam nofiksēts ir varbūt krietni laika apakaļ, un tehniskās iespējas ļauj ģenerēt to pašu bildi pēc aprakstu. Ļoti ticami. Un arvien grūtāk ir atšķirt šo te klasisko fotografiju no ģenerētas vizuālas fantāzijas par to mirkli, kuram vajadzēja būt bildē. Un man nekāda pašmērķa nav šajā jomā. Tas ir kaut kā zināmā veidā dzīvesveids. Konkrētās jomās, ja, noķert kādu portretus, kādu dzīves mirkļus. Šajā ziņā ļoti dzīva ir tā saucamā ielas fotografija. Ja, tā kā ir jābildē sev pa prieku, un ja ir kāds, kur tā bilde arī interesē un iepriecina, tad labi. Uz šito te bija ļoti labs tāds ironiski atbildi. Savā laikā tajā tikko parādījās digitālie fotoaparāti. Tajā starptautiskajā fotoakadēmijā uzdeva jautājumu. Viena no klausītājām, ar kādu fotoaparātu vajag bildēt, lai būtu laba bilde. Un tā atbilde bija ļoti, manuprāt, asprātīga tajā brīdī, ka ja kādam izdodās ar podziņu telefonu noķert kadru, kur, toreiz tika nosaukt kaimiņu valsts prezidents Putins uz lieviņu pīpē zālīti, tad ir vienalga kāds podziņu telefons ir rokā. Tā ir tā mirkļa fiksācija svarīga, jā. Tā tehniskā puse, protams, arī. Tagad jau ir iestājies tas interesantais laiks, ka katrs, kam ir kāds sociālā tīkla konts, kļūst par mēdīju, un katram, kuram ir telefons rokā, ir fotogrāfs. Katrā ziņā, protams, ka tu pierodi pie tā fotoobjektīva, ja, tad to pasauli ir mazliet savādāk kadrē. Ierauga kaut kādas kadra konstrukcijas, kompozīcijas, gaismas. Droši vien, jā. Manuprāt, Latvijā tā fotogrāfa tad mēs nevaram runāt par kopienu Latvijā. Ir Latvija kā jau maza valsts, kur visi pazīst un zina, kur bildē un tā, bet runāt par kaut kādu kopienu, es nezinu, vai ir pamats.
atgriežoties pie tās iepriekšējā teikuma, ka viss ir meistari, jo tajā brīdī, kad nopērk telefonu, es nezinu, vai tai jaunai paudzei ir liela vilkme tur klausīties kādus vecmeistarus, kā vajadzētu domāt fotografijā. Es domāju, ka laikam nē, ja, jo paskatās atkal sociālos tīklus pilns ir ar jauniešiem, kuriem, starp citu, ir ļoti laba tehnika. Publiskās telpās skaties, ļoti laba tehnika rokā ir. Bet reportāžu bildes, ok, gan jau tur tiek nofiksēts kaut kāds svarīgs mirklis arī. Ja ir bildēm pieprasījums, tad ir. Bet es citējuši tepat blakā sēdošo Ojāru Jansonu, ka nekas tā nebojā fotogaumu kā digitālā fotografija. Ar pāris kaut kādām kustībām, tu var uztaisīt to bildi tā, šādi, un gan tā ir smuki, gan tā ir smuki, jā. No tas analogās fotografijas vienreizīgums. Tāda varbūt spēlēšanās un oriģināla tiražēšana, tieši oriģināla tiražēšana ir faktiski ir gan laba, gan slikta. Pazūd tas vienreizīgums, ja, un tad ir atkal jācitē klasiķis Gunārs Binde, kurš saka, ka oriģināla bilde ir tā, kur ir autora parakstīta.